labvakar. Nē, vēl vienreiz labvakar. Labvakar. Tagad varēja labvakar? Ir jau. Labvakar vēlreiz, jā. Mēs esam pašlaik Radio Sviests studijā. Tiešraidē. Mums ir intervija ar jauniešiem. Jā. Studijā mums ir Ieva, Alise. Anete. Paklānoties, lūdzu, es jau nezinu, kura ir. Kā vēl vienreiz atkārto, lūdzu, meiteņu vārdus? Jaunatnes problēmas. Skola. Beigusies jau ir. Nē. Runājiet, pilnīgi sviestu runājiet. Ir taču jūnijas, vai tu nebeidzās vēl? Nē. Karstums. Karstums, jā. Mācības. Mācības? Tad jūs visus nesat drusciņi palikuši tā kā uz vasaras darbiem, jā? Vai kā? Nē, karstums. Karstums, skaidrs, jā. Lasīšana. Jā. Vasara vēl nav beigusies, karstums nebeidzās. Sakiet, ar ko jūs plānojat nodarboties, brīvajā laikā un brīvlaikā, teiksim, līdz septembrim? Kādi jums ir plāni? Draugiem. Peldēties. Uzpīpēt. Jā. Kā bija tur uzpīpēt, jā? Nē, peldēties. Kurš bija uzpīpēt? Ivete bija uzpīpēt. Mēs pa klusu. Tev bija uzpīpēt. Tev sliktajā dzirdi. Par pīpēšanu šeit runa negāja. Ejam tālāk. Sakiet, kāds ir jūsu viedoklis par izglītības sistēmu valstī? Ko tajā vajadzētu mainīt? Grafiku. Viņa ir pareiza. Īsāku gada laiku, jā, to nevis gada laiku, bet mācību laiku. Īsāku mācību gadu. Tas ir tik īsāk. Mēnesis gadā. Divas pietika pilnīgi. Trīs. Piecus. Bet, ja mēs ņemam vērā, ka pašlaik mēs mācāmies septembris, oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts, apļos, maijs, mācāmies 9 mēnešus, jā? Jā. Mācīsties jūs līdz nevajag mums te vienot nekādus vadus. Tehniskie darbinieki var aiziet prom no kāda, jā? Es atvainojos. Jūs mācīties pašlaik 12 gadus mācīsieties. Ja jums būs 3 mēnešus mācību gads, tas nozīmē, ka jūs mācītos 3 reizes ilgāk. Nevis 12, bet 36 gadus. Jums to vajag? Nē. Tad tā sistēma varbūt tomēr. Vai kā, vai tik un tā, vai vienkārši... Cik gadu bija jāmācās, cik gadu bija jāmācās? 36. Cik tev tagad ir? 8. Un tev? 12. Mēs nonācām pie tām, ka sistēmā vajag mainīt, ko vajag mainīt, mēs noskaidrosim vēl, jā? Es jau zinu. Kurš mācīsies līdz... Nē, mājas darbs nevajag. Nevajag mājas darbus, nevajag skolotājus. Nevajag mācības, nevajag mājas darbs mājās. Skaidrs. Tā, ejam tālāk, ja par mācībām, tur, lai nav smagi novācīt līkšu no kāda lūdzu operatori. Jā, mums te ir nopietni intervija, jā. Tā, parunāsim par tikspēju, par izklaidi. Atpūtas vietas jauniešiem, vai tās ir pietiekoši daudz Rīgā, teiksim, vai viņas kaut kāds vienveidīgs, vai tomēr ir, pietiekoši no kā izvēlēties? Dažādas. Pietiek, tad jā, viss pietiek, izklaidi ir normāli, viss tiek nodrošināts, jā, nav pa maz, jā. Varbūt kaut ko vajag nojaukt, kā McDonaldu, nevajag. Viss ir labi. Ejam tālāk, jā. Par mūziku, jā. Kāds ir jūsu viedoklis par... par mūziku skaidrs, kāds ir jūsu viedoklis, jūs interesē 2014. gada mūziku, 2013. gada mūziku. Kāds ir jūsu viedoklis par 90. gadu mūziku? Nevajag, man nav grimas šodien tik tuvu, nevajag mani ņemt tālāk operatori. Par 90. gadu mūziku, par 80. gadu mūziku. Dažs man patīk, dažs nē. Jā. Jūs esat dzirdējuši, jā? Ja kaut kā tur aba, teiksim, bonēm, ja? Klausaties, vai tur, kad mamma teica ieslēdziet ārā un aizspiežiet augstu? Nevaram izturēt. Ja? Skatoties kāda mūzika. Kā tur bija? Skatoties kāda, jā. Bonēm, ziniet tā grupa? Garas stāvoklis. Skaidrs, bet bonēm, teiksim, konkrēti jums patīk, ja? Jā. Tas neģers tur laikā tur vidū tā. Jā. Vairāk nekā Māris, kad iedzēl. Patīk, jā? Jā, skaidrs, paldies, jā. Tas ir Māris. Vēl tāds jautājums. Nedaudz par politiku. Mums jāpieskarās vienkārši tēmā ir, vispār nāc. Ja jums būtu, teiksim, iespēja balsot nākošo Saeimas vēlēšanās, es nekļūdos, viņas kad būs? Rudenī, jā? Rudenī, 10. aprīlī. Jā. Par ko jūs nevis 10. oktobrī, es atvainojos. Kur jums simpatizē? Vienotība ir
ir čols tā saucamais, ja tur, Mums ļoti spēcīgi, ļoti spēcīgi. Vai jūs tur Ļoti spēcīgi atbalstītāji lūdzu no šitiem te visiem. Neinteresē. vispār neatdot nekādas balsis, ne par to? Nu, kāds politiķis mums desmit, tad televizoru ieslēdz, visu laiku rāda viņus, tur māja ar rokām kaut ko stāsta. Es viņu šeit skatos, tikai skatos laika ziņas. Jā. Skaidrs. Tad, principā, Kas jums interesē laika ziņās? Labi, tad ejam Kāds garām. laiks mums nāk? Ejam garām, laika ziņas. Ā, jums laiks? Cik ir grādi Rīgā? Tad ziniet. Labi, es nezinu, varbūt kādi 20. Kādi 10, 15. Nu jā. No 20 līdz Daudz. Jā. Un tad pēdējais jautājums, ko jūs novēlēsiet mūsu radioklausītājiem? Lai veicas. Lai laba vasara. Lai neko žodi. Lai neko žodi, jā. Un tad vēl Nepārēdies čipsus. Es noteikti ne. Paldies. tāds jautājums, teiksim, mums ir tā tradīcija, nu, kad intervijas sniedzēji, nu, vēl, nu, muzikālo kompozīciju kādu, kur mēs pēc tam vēlāk pēc intervijas tiešajā ēterā sniedzam